Jūs esat mums, es teikšu, tāds ģeniāls cilvēks. Jūs esat mans skolotājs, jūs esat skolotājs visiem reģionu skolotājiem, kas strādā, gan mazās lauku skolās, gan šeit Liepājā. Kaut kur pirms 2000. Gada kaut kur vai Engelmana vai es pat neatceros, kas sāk manu statistiku tur skaitīt. Ar vārdu sakot, man ir pāri 110 audzekņiem. No 66. gada, kā es sāku, 1964. gada es ierados Liepājā. Tas bija 26. janvārs un 64. gads. Ielidoju ar lidmašīnu 7:00 no rīta Liepājā, un tagad es nezinu, kur iet. Viena sieviņa slauka ielu, es skatos Dubelsteina iela. Es prasu, kur te muzikas skola? Tumšs vēl bija, uz priekšu. Bet augsts bija 25 grādi sauss. Bet es tikko atbraucu no Maskavas. Es Maskavā franču veikalā biju nopircis tādu zeltenzaļgam glaunu mēteli, un es atbraucu ar to glaunu mēteli. Jā, es domāju, cik labi, ka man tas mētelis. Maskava pat nebija tik augsts. Ar lielām mokām atradu muzikas vidusskolu, ienācu foajē, un man sagaidīja Vikmans. Tas uz mani paskatījās. Kā tevi sauc? Saka, Aleksandrs. Bet īsāk. Es saku, man sauc vēl pa Sašu. Jā, tā bija, faktiski otra tikšanās ar Vikmanu kungu. Bet pirmā tikšanās bija, ar vārdu sakot tā, es kaut kā juceklīgi sāku runāt, laikam nepareizi. Es esmu nostrādājis Maskavā, Vissavienības cirku pārvaldē 10 gadus. Pirmos 5-7 gadus es ar zinātnisku interesi braukai pa visu plašo Krieviju, un man bija aizraujoši interesanti. Es gandrīz pētnieciski pētīju katru pilsētu. Mēs jau nebraucam pa kaut kādām sīkām pilsētiņām, jo bijušā Padomju Savienībā vispār ir 64 stacionārie cirki. Ko tas nozīmē? Teiksim, tāds cirks kā Rostovā, Novosibirskā, Sverdlovskā, protams, Maskava, Leņņgradā ir vecs sarlaiku būvēts cirks. Tad tās ir pilis. Ja, teiksim, Rostovas cirka ēkā ir 2 ūdens baseini, kur 11-12 minūšu laikā iegāž 100 tonnas ūdens. Jūs saprotat, kas tas pašņāts ir? Viss. Un tur notiek ūdens fērijas. Tātad tur Savienībā toreiz līdz 100 pasaules čempioni airēšanā, viss tāds ūdens revijas.
Tad jūs variet iedomāties, kas tās pa celtnēm. Jā, nu kaut vai vēl par Rostovas cirku. Tur bija 2 restorāni. Tā ir cirka ēka. Голубой зал и красный зал. Tātad zilā zāle, jeb zilā zāle. Tur pārdeva tikai gaišo šampanieti. Bet sarkanā zālē pārdeva tikai sarkano šampanieti. Klauni, restorāni. Nu, un vēl jāpiebilst, ka šampaniešus Krievijā faktiski galvenās rūpnīcas bija Rostovā. Rostov-na-Donu. Sena, cara laikiem, zinām, vēsturiska pilsēta, tad tur arī uzcēla kaut kur 50. gados atklāja tikai to cirku ēku. Nu, grandiozi. Nu, tagad vēl viena no tādām atmiņā palikušām ēkām - Novosibirska. Nu, kas ir Novosibirska? Tā ir Sibīrijas centrs. Zāle 3200 vietas. Jūs var iedomāties, ka tas manēža un apkārt sēdekļi cilvēkiem. Arī gribas bišķiņ pakavēties pie šīs pilsētas. Nu, ar ko zīmīga Novosibirska. Tas ir Sibīrijas centrs. Tur dzelzceļa stacija 800 metrus gara liela ēka, kur dienu un nakti nāk vilcieni, jo no Novosibirskas iet vilcieni no Maskavas uz Peķīnu, var sakot, uz visiem tuviem austrumiem. Strādā bufets un cilvēki kāp un brauc dienu un nakti. Otrs zīmīgs punkts Novosibirska ir lidosta. Tā kaut kur 15 kilometrus no centra, kur visas pasaules lidmašīnas uzņem degvielu Novosibirskas lidostā. No Āfrikas, no Amerikas visas lidmašīnas sēžās, vai es tagad nezinu, tas bija 60. 70. gadi līdz tam laikam, pa to laiku. Bet pilsēts ir grandios. Nu, vēl var atzīmēt, ka Novosibirska 50. gados bija partijas lēmums, ka jāuzceļ zinātnieku pilsēta. Un tur stepē 30 kilometru attālumu no centra. Burtiski 5-6 gadu laikā uzcēl zinātnieku pilsētu. Uzcēl maģistrāli, kur 50. 60. gados kursēja tikai čehu autobusi, tādu speciāli pasūtīti. Skaistas autobusu pieturus. Un blakus uzcēl mākslīgu jūru ar plūdmali. Zinātniekiem viss 9 stāvu mājas, moderns. Ar var sakot, no Maskavas, no Ļeņingradas pārcēl pāri pa 40 zinātniskos institūtus. Tad tur jūs variet iedomāties, kāda ir Novosibirskas, teiksim, tā inteligence un viss tā darīšana. Un man
jau tagad, 2000 gados, ir iegādāts daudzas, es visu mūžu esmu nodarbojies, interesējies par džezu. Un Novsibirskā izdeva visretākās džeza grāmatas. Tātad tur ir tulkotāji, kas no angļu valodas pārtulko. Man ir krievu valodā unikāla Coltrane, Johna Coltrane dzīves grāmata. Man Frank Sinatra un vēl pa džeza vēsturi, kuras izdots ir Novsibirskā. Vot tāda ir Novsibirska. Jā. Nu, tas tāds atkāpīts. Nu, varbūt, ka mēs varam atgriezties tad no tiem pašiem pirmsākumiem. Jūs esat rīdznieks. Jā. Un bija tas brīdis atpakaļ, kas pie jums bija kāds 2 nedēļas atpakaļ, jūs jau iesākāt brīnišķu stāstu par... Es sajauc viss kārts. Nekas. Ar var sakot, esmu dzimis 1932. gadā, 25. decembrī. Es esmu Dieva radīts bērns. Ziemassvētkos es piedzimu, un valsts svētkos man ir Aleksandri. Tā kā, nu, tāda lieta. Mani vecāki strādāja Bolderājā 20. gados vācu pasaules slavena firma uzbūvēja finieru fabriku. Finieru fabrika saucās Lignums. Līdz šim laikam šis nosaukums pastāv, bet kāda atšķirība? Tātad 20. 30. gados, kad vēl nebija izdibināts alumīnijs, Latvijā Rīgas finieru fabrika Lignums izgatavoja finieri augstākās kvalitātes. No šī finiera izgatavoja vācu slavenās Messerschmitt un Focke-Wulf lidmašīnas, jo toreiz no alumīnija neizgatavoja. Kāda īpatnība? Ka šis finieris varēja gadiem stāvēt ūdenī un neizšķīt, kā tagad. Pēc nedēļas tas finieris jau sačakurējas un jāmet ārā. Vot tādu izgatavoja mana māte un tēvs strādāja saifābrī. Ļoti augsti apmaksāts darbs bija un nebija algu saraksti, bet pēc katram 10 dienām strādnieks ejot no darba, viņam pasniedza aploksnīti, tā, Ļebeģev kungs, lūdzu, jūs, Alka Ļebeģev kundze, lūdzu, katras 10 dienas ļoti augsti apmaksāt. Un tēvs ar mammu, 20. gadu beigās viņi apprecējās, un nodibinājās Latvijas valsts, tā saka, dzīvoja labi un krāja naudu. Un tad nāca Ulmaņa vara, un Ulmaņa lozungs un sauklis bija: latvieši bagāti var dzīvot tikai laukos. Jā. Un tēvs ar mammu nolēma, ka jānopērk laukos zeme un jābrauc dzīvot uz laukiem. Un 36. gadā tēvs ar mammu aizbrauc uz Rēzeknes apriņķi, pagastas, arī apriņķis Rēzeknes. Un
7 kilometri no Rēzeknes uz Ludzas pusi nopirk 11 hektāru zemes. Pa dažiem gadiem uzcēla visu saimniecību un samaksāja par šo 12 hektāriem 120 000 latu. Tā jūs variet iedomāties, kāda tā nauda bija lati. Jā. Nu, un sāk saimnieko. 37. gada, es atceros ļoti labi, tēvu pirmais, tā kā tā zeme bija atstātā tāda novārtā, viņš visu apsēja ar liniem. Un man tagad es redzu, un Ulmanis ar savu svītu braukai pa visu Latviju un iepazinās, kā tad latviešu laukos iekārtojas. Un es vēl tagad pat ļoti bieži, nezinu kāpēc, es sapnī pamostos pa nakti. Redzu Ulmans, dūšīgs, vienā kreklā, balts biks, un stāv linu lauka, un tas zils. Tur šausmīgi tāda jūra pilnīgi. Jā, un šis stāv, un man mājās ir fotogrāfijas tēva un vārds albumā, kur Ulmans bija atbraucis pie mums ciemos. Nu, tā. Nu, nāca 41. gads, sākās 2. pasaules karš. Es ļoti labi atceros, ka 5:00 atskrēja kaimiņi, apmēram kā 300 metrus no mums dzīvoja tā kaimiņiem. Pacēl visus kājās, viņi saka, sācies karš. Vācieši jau ienāca Latvijā. Jā, nu, no sākuma nekas, bet pēcpusdienā jau atlidoja lidmašīnas un nošāva vienu krievu kukurūzniku. Tas nogāzās mūsu zemes teritorijā. Man tāds prieks bija, ka tur motori, visāds darīšanas, mēs ar kaimiņu Ladislavs tur bija tāds vienauds, mēs tur visi izskruvējām ārā, tāds darīšanas. Nu, un nākošā dienā vācieši jau ienāca Rēzeknē un uz Maskavu armija gāja dienu nakti, 3 dienas. Bet kas neaizmirstams, ka vācieši skuvas un ar dekaloniem un dziedāja dziesmas un pirmo reizi kārtīgi redzēja, ka akordeonu spēlē. Un palika atmiņā viena dziesma, kuru es arī tagad spēlēju. Izrādās, ka jau 41. gadā bija modē Komts Rjuk atgriezies. Un tas man tā palikās atmiņā, un es redzu vēl tagad, ka tas vācietis priecīgi spēlē baltu akordeonu, tankā sēžot. Un tā man iekrīt sirdī akordeons. Bet vēlāk man attāls radinieks, kurš dzīvoja tur aiz Ludzas vēl pie Zilpes kaut kur. Mēs ļoti reti satikamies, bet tad bija Ziemassvētki un viņš atbrauc pie mums. Mājās mēs katru Ziemassvētkus ļoti liels balvas. Tēvs vārīja alu, vismaz 5-6 mucas un sabrauc visu mūsu radi
un tad 2-3 dienas palējamies Ziemassvētkos. Nu, un tas onkuls, man Ratgabals, atbrauc ar harmoniku. Un arī spēlēja tur visās latgaliešu dziesmas, man tas dikti interesēja. Un faktiski tas bija tas atbalsta punkts, no kā es sāku sapņot pa spēlēšanu. Nu, tēvs jaunībā spēlēja gitāru. Pat kaut kādā daudz ansamblī ar mandolīnām spēlēja tur tai lignumā un vispār ļoti aktīvi darbojas. Mana mamma bija mākslas vingrotāja. Ļoti daudz fotogrāfiju saglabājušas, kur visādās sacensībās un visādos pasākumos viņa puskaistas dāmas piedalās sacensībās. Bet tēvs spēlēja ģitāru. Nu, es mācījos Taudejāņu 7-gadīgā skola, tas ir 7 kilometri no Rēzeknes. No mūsu mājām 2,5 kilometri ir jāiet. Nu, protams, arī visādi piedzīvojumi ir bijuši, kā es pa ziemu esmu gājis, pa kupenām un pa taisniem laukiem un ar draugiem, kā mēs tur pa mežiem esam gājuši. Un viss tas ir ļoti interesanti. Ar var sakot, nu, ļoti palicies atmiņā. Skola bija jauka. Skola, es pat nemāku pateikt, bet klasē mēs bijām 11 audzekņi. Visi puikas, tikai viena meitene bija Anniņa, tāda neliela Anniņa, Annuška. Jā. Bet pirmā mācības gadā, tas ir 41. gadā, atnāca augsta ranka vācu virsnieku tautu. Jā. Un pateicu, ka mēs mācīsimies 5 dienas vācu valodā, 6. diena latviešu valodā. Nevis tagad krievi dzīvo, mācās krievu valodu un tā, bet vācieši uzreiz ļoti stingri un noteikti, nu, protams, uzreiz ieviesa ticību mācību, 1. stunda vienmēr, un es biju pionieris. Es pateicu, ka esmu pionieris. Es aizgāju mājās, mammai stāstu, ka es pateicu, ka es biju pionieris. Un man nepaņēma, man neatļauj ticību mācību. Es komunists biju. Ak, šausmas. Nu, pēc tam tur mamma gāja un lūdzās direktoram, lai izsvītro ārā no komunistiem. Un tad es arī ticību mācību. Nu, 1. stunda bija jāstāv, jāsaliek rociņas un jāskaita ķivreizu. Jā, bet visas mācības vācu valodā bija grūti. Bet toties es jau pēc pusgada staigāju pa tulku sāržā un visām sieviņām, kur vācieši tur nāca, kaut ko teica, Sašiņ, atnāc, mēs nesaprotam, ko tur runā, es tulkoju. Tā diezgan labi pārvaldīja vācu valodu. Bet, mācoties pamatskolā, nebija tas brīdis, kad es nesapņoju, ka es būšu mākslinieks. Nu, tā kā apsēs, nu, šausmas. Un lido lidmašīnā, un es iedomājos, ka es ar to lido. Jā. Un uzstāšos, tur aizbrauc kaut kur, spēlē akordeons. Man vēl nebija akordeons, es vēl nepratu ne spēlēt neko. Bet es jau sapņoju, ka es jau esmu mākslinieks un visur braukā pa pasaulē ar lidmašīnām
Un var sakot, tādā kaifā, it sevišķi pavasaros lopi jādzer, mums bija 3 govs, 12 taitas un cūks, 2 zirgi bija. Var sakot, liela saimniecība, un man bija jāiet ganos, un bija tā, ka no rīta 5 jau dzen lopu sārā, un augsts, bet es govs siltās pleķēs stāvu un spēle akordeonu. Jā, šitādi momenti man bija. Protams, tad bija ļoti kritisks 44. gads. Mums pāri gāja fronte. Mēs sēdējam 20 dienas, mūs izzina no mājām, mājas atstājām ar visu iekārtu, ar visām mantām uz Ludzas pusi. Tādos kuitos, kaut kādā mežā, lika mums izrakt bunkuru, un mēs 30 cilvēku, vairākas ģimenes, salikam tur paļķus, uzbēr smilts, un mēs tur sēdējam. Bet virsū nāca gan tanki, gan kaķušas, gan vācieši nāca, var sakot, diezgan liela darīšana. Īstais karš. Faktiski nedēļu mēs bijām pilnīgi atslēgt no visas pasaules. Pat ēst nebija ko. Un lopiņi mums stāvēja šķūņos. Labi, ka nesabombardēja. Jā, vācieši turējās, bet Krievu pārspēks un pēc tam visus aplenca un aizdien tos vācieši projām. Sākam dzīvot pie Krieviem. Traģiskākais notika 44. gadā. Es biju ļoti ekspresīvs, gribēju visu, ko zināt. Un pēc frontes līnijas mums palika visi lauki pilni ar lādiņiem, ar granātām, ar bumbām, drausmīgi. Un mēs, protams, sākam taisīt pilspalvus un spridzekļiem. Jā, un es arī tajā skaitā var sakot, ieliku knaiblēs šitāt bumbus, pilspalvu, viņi tā kā pilspalvus izskatījās, un sāka zagīt. Ar kreiso roku turēja. Un tad bija kārtējis blieziens un Aleksandrs gar zemi beigts. Jā, šausmīga traģēdija, mamma galīga. Tēvs projām tas strādāja, viņš ir Kūdras sfēras darbinieks, ar kūdrām nodarbojas. Viņa kara laikā ne vācieši, ne krievi neņem armijā, jo kurinamais bija jāgādā. Jā, tas bija projām. Viena pati, pēc kara tuvākais pat ārsta poliklinika tāda, kur tu laukos. Pēc kara nekas nebija. Jā. Tad pie Rēzeknes, kā 3 kilometri no Rēzeknes, ir pasakaini skaista vieta, saucās Adamova. Nesadzirdējusi. Tas jābrauc no Rēzeknes pa Pleskavu šoseju. Tagad tas ir savienojies ar pilsētu, tur nekāds starpības. Vienkārši jāpārbrauc
dzelzceļam pāri un ir Adamovs ezers Latvijā. Slikti Latvijas zina. Pasakains ezers. Šī mūža piederēja kaut kādam cara valdniekam. Pasakaina pils ar lielam trepiem uz leju un Adamovs ezers, bet kas raksturīgs tam ezeram? Tas ezers bija pilns ar zušiem, bet ezeram apkārt stādīja pupas Ulmana laikā un cara laikos, jo zušiem patīkot pupas. Ar vārdu sakot, pēc šī sprādziena man karājās tāda roka ar panskām, visas krūts saplēstas, visa seja vienā šķembās, un es paliku akls. Pilnīgi. Ar var sakot, mamma ar lielām mokām no kaimiņam dabūju zirgu un uzzināju, ka Adamovā vienīgais Baltijā acu, ausu, smadzeņu hospitāls. Es ļoti atceros 11, 13. Военные госпиталь 11, 13. Ar tādu nosaukumu. Un tajā laikā notika vissīvākās cīņas Kurzemes katlā. Jo jūs ziniet, ka Kurzemes katlis turējās līdz pēdējai, tas ir 7. maijam 45. gadam. Tad tur veda uz to Adamovu, uz to pili, un tur, protams, visāds palatkas bija, viss tur teltis sabūvēs un viss 1000 katru nakti. Bija tā, ka no sākuma mēs gultā gulēja viens, uzreiz pa nakti sastum 2 gultus, mums šķersam gultām, saliek pa 4. Bez rokām, bez kājām, bez acīm. Tādā stāvoklī, tāda situācija bija 44. gadā. Ar var sakot, man tad, kad mamma aizveda, daktars paskatījās, nu jā, un aizved man uz telti pie miroņiem. Jo es biju bezsamaņā un akls, un te viss, nu, to mani apsēja. Es tikai atceros, ka es, nu, tā dvinga pamodos un šausmīgi saltu. Šitā man kaut kāds, ne jau sega, bet kaut kāda brezents uzmet, nu, kā miroņiem, jo tur mironi tai teltī bija. Bet mamma, tas ir kaut kas pārdabisks. 25 kilometri no mājām. Viņa kājām salā pāri pa 20 salus, viņa aizskrēja uz to Adamovu, prasa, kur tad Saša? Neviens nezina. Tad tur sāk, viņi tur strobelu uzsēl, viņš saka, tas vakar aptved, viņš dzīvs bija. Jā. Tad viņš tur teltī. Jā. Es vienmēr atceros to silto vaigu, ko viņi man piespieda dēļi.
tēti, tu esi dzīvs. Un uztaisīja baigot robelu, un man pārved uz palātu. Nu, protams, aklas, bet es jau pēc 2-3 nedēļām es jau tā iemācījos staigāt aklus, ka es varēju pa visām notaļām un pazinu katru. Nu, kā es pazinu? Vienam tur aiz auss šķemba bija. Es patausnā, tas ir Koļa. Tam tur acis pārsista, aizsien, tas ir tas Zeņa. Nu, ar pasaka, tādā veidā es apstaigāju savus draugus un sapazinos, un tā es dzīvoju 8 mēnešus hospitālī. Nu, aklas, protams, man izrakstīja ārā bezpalīdzīgs bērns. Nu, cik man bija? 12. gads man gāja. Un tad beidzās karš, un tēvs aizbrauc uz Rīgu, kā jau rīdzinieks, ar visādiem paziņām, sameklēja dakteri, acu dakteri. Tas bija profesors Stradiņš, kurš man uztaisīja operāciju. Man acīs šķempas, un kreisācija ar vēl tagad šķempa. Un visa seja man vēl ar šķempam, rekur šķempa, te šķempa. Jā, tās viss bija misiņa, un es nevarēju viņas dabūt. Ar magnetiem arī tagad nevar dabūt. Jā. Un, starp citu, es tagad arī nedrīkst iet uz visādām caurskatēm, jo var kustēties tas šķemps. Ar var sakot, man no labās acis izņēma to misiņu šķempu, un es sāku redzēt. Vēl pēc kāda laika man taisīja kreisai acī, bet tur nekā nevarēja izdarīt. Profesors šausmīgi sadusmojās, nomet visus apsējus, izlamājās krievski maķi piri maķi un izgāja ārā. Nu, un tā es paliku ar vienu aci, nu, viņa nav izņemta, tā es dzīvo, tā šķības nesmuki ir, bet, nu, mana. Uzreiz, tā, ka sāk redzēt, es atjaunoju mācības. Un 47. gadā es pabeidzu Tautējāni 7-gadīgo pamatskolu, un sākās 48. gadā kolektivizācija. Atbrauca, atņem mums labos zirdziņus, atstāja vienu kotiņu, visas lauksaimniecības inventāru, visu savāc kolhozā. Bet tēvs ar kolhozu nebija saistīts, viņš bija kūdrus darba cilvēks. Tas aizbrauc uz ministriju un pieprasīja pārcelšanos tuvāk Rīgai. Un viņam piedāvāja Mārupis kūdras purvs. Uzreiz iedeva dzīvokli, un 48. gadā mēs atstājam lauku mājas, skaistas, jaunas mājas, ar skaistu ābelu dārzu, 12 hektāru zeme, ezers turpat netālu, Bišu ezers. Un pārcelamies uz Mārupes kūdras purvu.
Nu, dzīvoklis vecā māja, laba, kungu māja bija mums. Un man jau bija 14, 15 gads. Es aizgāju uz soc nodaļu, tā kā invalīds. Un man ieteica, kāds papīriņus var tur līmēt vai kaut ko griezt uz kartonāšu uz cehu. Bet tas bija Latvijas paraugu tipogrāfijas cehs. Es atnācu, man uzreiz pielika pie papīra griežamās mašīnas. Toreiz elektriskās nebija. Cehā strādāja 60 sievas, un es jauns puišals meistars, ebrejs bija. Un es puišals biju tā kā izsūtamais. Ar var sakot, tā kartonāšas, tā ir augsta profesija. Teiksim, sievas sēž visu dienu skaita papīra lokus. Papīra lokus apmēram metrus, uz 1,20 m, 1,50 m, tā. Un liek pa 100. 100, tur saliek strēmelīts visāds, atkal 100. Un tad iznāk šitāds blakis. Un to blaki tad liek tai mašīnā iekšā un jāgriež. Bet noteikumi ir tādi, ka tad, kad un nasis apmēram tā metru tāds, un viņš tā slīpi iet, ja nasis apstājas, tad tur uzreiz švīka, jo nasis pēc tam iet pa citu ceļu. Viņš vairāk kaut kā novirsās. Tur milimetra, pusmilimetra, bet tas ir uzreiz brāķis grāmatai. Jā. Un man pieliek pušali pie šī darba. Tas rats liels, apmēram tā 1,5 metra, bet, ar švunku, lai, teiksim, šitādi blaki, neapstājoties, visu nogrieztu tā, kā vajag. Jā, grūts darbs bija. Un es griezu papīru. Un man veicās, man tiešām veicās, viss sievas, tu man sagriez tādu tur formātu, tur tādu. Un tai laikā drukāja Ļeņina un Staļina kopotos rakstus. Šausmīgi kontrole. Ja kaut kur kaut kāda līmīt uzreiz ārā, visu sūtīja uz Maskavu, Rīgai, Latvijai taisītos sējumus. Tā kā ārkārtīgi liela atbildība. Pat partijas vīri kontrolē, kā mēs. Jā. Bet mans visas domas saistījās, es biju beidzis 7 klases, visas domas spēlēt. Tad, kad beidzu pamatskolu, man tēvs uzdāvināja Hohner akordeonu. 48 basīgu brīnišķīgu pa 250, jā. Nē, 250 rubļus baltu Hohnerī. Es sāku pēc sirds mācīties un pat jau gāju skolā ballē spēlēt. Jā. Bet strādājot tai cehā, grūti bija. Pēc kara Rīgā nebija tilti. Lai tikt centrā, bija ar kuģīti. Tātad visa, kas no Jelgavas puses brauca uz darbu, 7, visus pārcel ar kuģīšiem. Un tur, kur Rīgas politehniskais, kur Melngaļa nams, tas viss bija gruvešos.
baznīca, Pētera baznīca, bija gruvešos, tur drausmīgi gruvešos. Bet cilvēki uztaisīja stirdziņas par tiem gruvešiem, tip, un lejā tur uz Kalēju ielu, uz Vecrīgu, varēja tikt tādā veidā tikai. Jā, nu un cēlos kopā ar tēvu, tēvs cēlās 5:30, es arī 7 bija autobus no Mārupe, Rīgas autoosta, un es braucu uz Rīgu, uz darbu. Tā ar autobusu tad piebrauc pie Daugavas, izkaup, iesēšās kuģītī, pārbrauc pāri, tad pārskrien un 8 jābūt darbā. Nu, tādā veidā. Nu, jā. Un tagad, es domāju, ir jāmācās, ko es tāpēc dzirdes kaut ko spēlēšu. Jā. Un tagad es atradu sludinājumu, ejot no darba, jau skatījos. Jā, viens skolotājs piedāvā akordeonu stundas. Nu, es momentā sēžos tramvajā un braucu uz Āgenskalnu, viņš dzīvo tas skolotājs Āgenskalnā, sameklēju Mērsāgā ielu, numur 3. Jā, nāc, spēlēs, tāds ļoti ekscentrisks, Antons Jitskevičs, polis. Jā, nu, sāk pie viņa mācīties privāti. Pirmo mēnesi viņš no maniem 250 rubļus paņem, tā liela nauda bija. Krievu laikos ļoti liela nauda, jo algas bija 100, 110. Nu, es pelnīju kaut kas pāris 100. Šito fizisko drausmīgo. Jā. Nu, aizgāju uz vairākām stundām. Es saku, puis, tev ir jāmācās. Tev jāiet uz skolu. Jā. Un tas jau rudens bija, kaut kāds oktobris jau bija mācību gads sācies. Es tagad aizveju uz pirmo muzikas skolu. Faktiski tikai vienīgā skola pēc kara bija, kur akordeonu mācīja. Un vakara nodaļa. Darba strādājošai jaunatnei, tā viņas saucās. Muzikas skola darba strādājošai jaunatnei. Nu, sāk mācīties gan teorija, gan klavieres, gan viss muzikas literatūra. Tātad es 5:30 ceļos, 8 pie darba. Nu, vēl es gribu pateikt, ka man ir visu laiku stāvējis kaut kāds labais džins, Dievs, nezinu kas. Ka pret maniem vienmēr bija ļoti labestīgi noskaņa. Mans kartonažas ceha priekšnieks ebrejs. Nu, brīnišķīgs cilvēks. Es ne pa vienu ebreju nevaru teikt sliktus vārdus. Pirms 4 jau viņš nāk, Sašinka, тебя škola, ej uz skolu. Jā. Nu, es nomazgājos un eju kaut ko uzskot, un 5 jau sākās vakara tā skola, nodarbības, gan mūzikas literatūra, gan teorija, nu, protams, akordeonu spēle. Nu, un tas turpinās līdz kādiem 11. Tad 11. es sēžos ar pēdējo autobusu un braucu uz Mārupi. Atbraucu mājās pirms 12. Nu, tad paēt un vēl kaut ko akordeonu paspēlē. Un bija tā, ka mamma citreiz man no rokām izņēma akordeonu, jo es jau ar akordeonu aizbēgu. Jā. Nu, un tā turpinājās 2,5 gadi. Nāca pavasars, es jau biju beidzis 2. kursu, un man draugs Basolīgo Ārturs.
Mēs kopā ar viņu. Bet viņš bija leģionā un izsūtīts uz Krieviju. Nostrādājis sapampušiem asiņainiem pirkstiem, šausmas, kāds viņš pārnāca. Bet arī mācījās akordeonu. Viņš bija vecāks, viņš 10 gadus vecāks pa mani. Viņš jau ir miris, bet izcilu draugs man bija Ārturs Posovīks. Tu nepazini Posovīku? Jā. Un mēs ar viņu sadraudzējamies un kopā mācījāmies, un viņš saka, tu nāc uz pionieru nometnī, tur ir sanatorija, tur paspēlēs rīta rosmi, vakarā dejas paspēlēs, priekškām tev cēks, un tā. Un tā es atvadījos no kartodāžas ceha un iegāju jau, tā saka, profesionālā vidē, sāk spēlēt pionieru nometne, 7 pionieru rosme, vingrošanai, spēlēja visāds tur polciņas un visādi dejas, vakarā kaut kāds dejas, tur ugunskuri visādi, viss. Tad turpatās aiz žoga bija atpūtas nams, aviācijas darbinieku atpūtas nams. Tur viss no Krievijas brauc iekšā, un vakaros vajadzēja 3 reizes nedēļā spēlēt dejas. Viens pats ar akordeonu, un pa to vasaru es jau, bet spēlēju, savu dienu spēlēju. Nu rīt tā kā 7 to spēlēju rītos, bet kas bija? Ēdināšana pa brīvu, ēšanas visu. Vakarā jāpaspēlē, un tā es jau, tā saka, biju uz kājām kā akordeonists. Viss jau jūtmāk pazina, Saša Ģibiģos, jā. Nākošā gadā, jā, pa ziemu es strādāju piena kombināta klubā. Privāts stundas. Bet man tur tik forši bija, tur te audzekļi, tur pa 30, pa 40 audzekļi, visi spēlē, man nes naudu un kukuļus, un var sakot, es to ziemu pavadīju, un, protams, iesāk restorānā spēlēt. Kaukazā. Tur atkal cits repertārs un viss, un tā pienāca 54. gads, 54. gadā pavasarī es beidzu muzikas skolu, 5 gadus nokalpoju skolai, bet 53. un 54. es spēlēju Rīgas Jūrmalā, Majoros restorāna Korsa pavasarā. Klauns restorāns ar tām fontāniem un tā tur un grūzini braucā kungs. Sākam pelnīt šausmīgu naudu. Atnāca Raimonds Pauls, Haļnis Zaķis, Rezevskis. Uztaisījām grandiozu orķestri. Kāda piekrišana mums bija. Spēlējām no 11. vakarā līdz 4 no rīta. Mums dzeramie, mums pilnīgi uz galvām lija. Nauda mums bija kaste, gruzīni, pārsvarā brauca gruzīni. Tie tur, un tai laikā bija savi šīti, tur tādu karinē, vēl tur gabali. Tikko nospēlē, šis mēs 100 rubļu. Karinē. Думаю, tikko nospēlē. Что? Не хочешь играть? Šis vēl pieliek 50. Un mēs visu kastē. Liekam kastē, 4 beidzam, bet 5:30 iet, toreiz elektriskie nebija, tas bija 54. gads, vilciens Tukums Rīga. Jābrauc mājās. Jā. Tagad veči pagrāb, cik tur. Katrs sabāž naudu.
kabatās neskaitījām. No sākuma mēs dzīvojam Majoros, tai apūts namā. Un tur Džeršinska portrets klubā istaba. Es tā kā nācu školā, tur iztukšo un aiz Džeršinska. Viņš visu naudu samet. Ceturtdienās mums bija Korso brīvdiena. Mēs braucam atpūsties uz Melušiem. Melušos bija Klauns restorāns, latviskais. Un tad mēs aiz Džeršinska portreta sagrāpam naudu un ar pilnām kabatām braucam atpūsties uz Majoriem. Un visu nakti tur ballējamies un no rīta ar to pašu tukumu Rīga braucam uz Rīgu. Bet aizbraucot uz Rīgu, ap 6:30 vērās vaļā centrālu tirgu, kur tagad gaļas paviljons. Tur bija alus paviljons, grandios, ar cīsiniem, kūpoši, alus. Un tad mēs no restorāna, jāiet atpūsties. Visi gāžamies iekšā centrālu tirgu, alus paviljona, un tur līdz kādiem 11 švimējam. Jā. Skaista dzīve. Tad brauc mājās, atpūtamies, un 4 atkal jābrauc projām, jo vilciens tikai ap 6 bija. Ļoti maz vilciens, elektriskais negāja, tas Rīga tukums. Jā, un atkal gaidījām savu kārtu un tā. Un fināls bija 54. gads. Godīgi runāt, mēs bijām nocērušies. Viens no mūsu muzikiem brauc uz haltūru ar motociklu, nositās. Laikam iedzēras bija. Viens arī kaut kas viņam notika. Mūsu pirmais trompetis Žora. Tas pārdzērās, es viņu uzveru. Rīgā, turpat pie stacijas viņa dzīvoja uz Latvijas ielu, aizved mājās un nosēdina viņu uz divām. Un mamma saka, опять напились, опять пьяные. Jā, bet viņš galīgi, kas viņu aizved, saprot, otrā stāvā knapu uzvilka. 5 atnāca viņam pakaļ, Žora ir nomiris. Aizrējās ar vēmekli. Jūs to visu rakstiet, jā? Šāpni, to nedrīkst. Ot duraks. Tās brīnums. Jā. Man ir fotogrāfijas, kur mēs ar Paulam ir 14 gadi. Alnis Zakis, 18 konservatorijas students, un tāds man ir fotogrāfijas interesants saglabājušās. Es pats fotografēju vēl. Jā. Un nāk rudens, Korso aiztais no 1. oktobra taisās ciet, un es faktiski palieku bez darba. Darbojos tur klubā, visu, bet dikti nepatīkam sajūta. Un es tagad eju, tāds saules un laiks tāds riebīgs, un es skatos pie cirka. Liels šilti tāds sludinājums. Объявляется всесоюзный конкурс эстрадных исполнителей. Tas pierakst visu. Brauc mājās, uzrakst vēstuli, ka es piesakos uz Vissavienības konkursu Maskavā. Bet tā godīgi runāt bija nodzēries, un arī nekāda nauda nebija. Tēvs ar mammu saimniecību tur visu.
Mēs iesākam māju būvēt Rīgā. Ar var sakot, naudiņu tikti vajadzēja, un man faktiski ienākuma ar tādu pašvakaru restorāns beidzās, nauda beidzās. Jā. Nu, un es tagad gaidu, nav. Pēkšņi atnāk ziņa, ka konkurss tad un tad. Un Sašiņš sēžas vilcienā ar akordeonu un brauc uz Maskavu. Man kabatā tikai 15 rubļi. Jā. Nu, tagad visu diennakti brauc. No rīta kaut kas ap 6 vilciens ienāk Maskavā. Rīgas stacija diezgan tāda paplukusi Maskavā. Es paskatos, kreisajā pusē uzkalni, viss balts sniegs, jo tas decembra vidus. Un tāds mājās, es domāju, kungs, kāda ģerjona. Tagad es izgāju no stacijas ar akordeonu un čemodāns man, var sakot, nezinu, kur iet. Nu, jāprasa, kā tikt uz centru, uz Niglinnuju, Niglina 13. Tur ir kultūras ministrija un estrādes biroja centrs. Uzreiz man viens vecīts, помогу. Ну как? Ну на бутылку, Даша, я тебя отвезу туда, все тебе покажу, visu. Un tā viņš man paņem akordeonu, un es tikai cilpu pakaļ, es domāju, ka viņš neaizmok man ar visām mantām projām. Nē, viņš tur bija tas trolejbusā iekšā, mēs aizbraucam līdz Niglinai, es viņam samaksāju 3 rubļus, man palika tikai 12 rubļus. Jā, nu es tagad piesakos, jā, viss tur noformēju visu papīru, jā, tad un tad ir konkurss, un man draugs jau atbrauc pakaļ, es jau stāstīju, ka man bija igaunis, tas Valoģa, nospēlēju konkursu, pēc tam 3 dienas nobalējos un brauc. Jā, viss ir kārtībā. Esmu nozīmēts, tas saucās Sajus Goscirka. Ļoti liela organizācija. Šajā organizācijā strādāja 50 000 mākslinieku no Padomju Savienības. Kolektīvi, tas ir Dūrovs un Bugrimovs un Klauna Leks Papovs un Latviešu kolektīvs un Republika kolektīvā, var sakot. Un tā ir vesela mašinērija, vesela ministrijas darbs, kas darbojās. Un tā es vienā jaukā dienā pārtapu pa cirka mākslinieku. Nozīmēja man uz Lilipūtu džezu orķestri. Es nemaz nestādījos priekšā, kas ir Lilipūti. Nu, tādi cilvēciņi. Jā. Bet šis kolektīvs eksistē no cara laikiem. Nu, protams, mainās visu laiku, jo Lilipūti ļoti ātri noveco, 40-45 gadu viņš jau galīgi tāds krunkains paliek, meitenes apstātas paliek. Jā. Ar var sakot, atnāc uz kolektīvu, atbrauc uz pirmā pilsēta bija Ivanova, un, protams, es neko neprotu darīt. Man iedeva mapi
ar 43 skandarbiem. Вот, товарищ Лебедев, через 2 недели прослушивания. Tā, pēc 2 nedēļām man jāspēlē no galvas, jo jāiet ir manesa, spēlē no galvas. Un man sākās visdrūmākais laiks manā dzīvē. Man iedeva privātā māja istabiņu pie saimnieces. Es tur aizēju, izguļos un klusiņām jau 7 čapo. Augsts Ivanovu bija 25, 27, sniedz. Tramvajs iet, gandrīz nav redzams kāds kupens apkārt iztīrīts, vai ne? Un es tikai macus no 7 rīt, un man nav nauda. Nedēļu es dzīvoju ar 2 rubļiem. Vienīgā laime bija tā, nevienu nepazīstu. Svešs cilvēks esmu tai kolektīvu. Nevienu nesarunājos. Tikai ar vadītāju. Ēdnīcā tajā laikā bija pa brīvu maize un sinepes. Tad es atradu ēdnīcu, pa kapeikām es nopirku 3 kapeikas tēja maksāju un minto maizi, kas tur ir pa brīvu. Un tā es gandrīz nedēļu dzīvoju. I pusdienas tāds man bija un vakarienes, jo man nav naudas. Tagad nākošā nedēļā, jau es tur spēlēju, visi nāk, klausās, kā es tur spēlēju, молодец, учит, все. Jā, viens Liliputiņš, pirmais saksofonists, Vasa, pienāk, слушай, друг, а у тебя деньги есть? Нет у меня денег. Ну что ты? На тебе 10. Когда будет, отдашь. Jā. Es aizgāju ar viņu kopā, paņēmu zupiņu, jau pavisam cita lieta, saproties. Jā, tur vēl kaut ko baltmaizīt nopirku un bišķiņu un visa. Kā nav, tā atkal prasi. Jā. Un tās 20 dienas ļoti ātri pagāja, un es faktiski, vismaz 12 stundas dienā spēlēju. Kamēr iemācījos visu, tagad man izsauc uz partijas komitejas sēdi, tāds liels kalps, tā zāle, tur cirku, sēž baigie, tur viss mākslinieki, tie cirku mākslinieki, visu, un man priekšā tagad jāspēlē visa programma pēc kārtas. Tā kā numuri iet, tur tā visu. Nospēlēju. Хорошо, завтра, paspiež man roku, rīt, tu ies programmā. Un sākās 55. gads, jaungads. Dzeršana visur dzer, saimniece dzer. Es atnācu cietinos, segās, aiztaisīju durvis un 55. gadu es gulēju jaungadu, lai nedzirdētu tās skaņas, neko. Un 55. gadā, 1. janvārī, man bija jau 3, cirku vienmēr, cik es strādāju, jaungada izrādes, 3 izrādes, tad, kad bērnu brīvdienas, cirku 3 izrādes, 12, 4 vai 3 un 8. Tātad alga nāk 3 kārši. 3 izrādes, pa katru izrādi atsevišķi maksā. Jā, bet man atsūtīja, bet pavēles pa manu algu un pa manu noformēšanu
nav. Un tagad 13. janvārī beidzās brīvdienas, un mums beidzās gastroli Ivānovā. Mums jābrauc uz Odesu. Un tagad kaut kur 12. es aizēju, mēs jau beiguši darbu, mūsu administrators, mums bija atkal tāds ebrejs Barduhovičs, bet viņš stostījās. Ierahmun, приказ пришел на тебя. Ты получишь кучу денег, мешок исчи. Jā. Nu, es aizēju tagad uz grāmatvedību. Man pa decembri un 12. janvāra dienām es saņemu 11,000 naudas. Tagad es stāvu kase un saprotu, un šī man pa piecīšiem pačkas tā, es bāšu te kabata, tur kabata, nu 11, nu baigi pakarā. Agrāk nebija, tāds kases nebija, tikai tā, zem parakstu. Nu, es laimīgākais cilvēks pasaulē. Bet vakarā ir atvadu balli Jaungada un atvadu balli Ivānovs cirku. Es tagad atnāku ātrāk, sarunā ar bufetnieci, es saku, vai es varu 2 kastes ar šnapi paņemt. Tā kā ķiņģi. Jā. Un tagad viss tas kolektīvs, cik mēs esam, pie 50 cilvēkiem, nu pirmkārt jau no Liliputa jau visi nedzēra, bet nu viņi nācēs, viņam tur konfets un to pirku, bet visiem māksliniekiem, tā kā nāk iekšā, es stāvu pie kastiem, atmiņā, no manīm. Un beigās šausmīgi piedzēros. Tas līdz kādiem 3 naktī turpinājās. Un es tikai redzu, ka tur vēl dejo, bet es beigās smicenu, no ar visiem bija jāatvadās. Mēs braucam projām, katrs uz savu pusi. Katrs kolektīvs uz savu pusi. Jā. Un es tagad domāju, kā es aiziešu ar naudu, man 11, nu, vismaz 10,000 bija. Ar to naudu pa nakti es iešu uz to nomaļo māju. Laukā saules un sniega kupens, bet tas Ivānovs cirks bija iebūvēts vecā Krievu baznīcā. Tur tāds žoks un skaists seglīts visu. Es tagad ar visu naudu, ar visu mētelu izgāju pa aktieru. Eju, aktieriem bija atsevišķi, un nogulās starp eglītēm sniega. Un aizmigu. Es nezinu, cik es gulēju. Pamodos, ka man šausmīgi lūgs. Bet es esmu tik sasalis, ka man mēteli, es nevaru ne rokas izstiept, viss sasals ragā. Tā kā es tur biju, un krānes tikai sapratu, nauda ir. Bet tumšs vēl. Un kaut kur ap 6, es nezinu, es tāds sasauls par kaut kādām mazām ieļiem, lai man neviens neredzēt. Es viss balss, viss pārlidojies. Tāds es ierados savā istabiņā, dzīvoklī, un neaiztaisīju ne durvis, neko. Es uz gaņģi jau nomet mēteli, naudu pabāz zem spilvenā un ielikos gulēt,
un nogulēju visu dienu, un līdz nākošās rītam vēl es gulēju. Un tagad šausmīgi klapā pie durvīm. Uiežējam! Atbrauc jau pakaļ. Es knapāt, tin. Un no Ivanovas bija projām. Vot tāds man bija cirka mākslinieka sākums. Jā. Nu, lūk. Un tā aizgāja 10 gadi. Neaizmirstami braucieni uz tāliem austrumiem, uz Vladivostoku. 50. gados vilciens uz Vladivostoku gāja 16 diennakts, tagad 12 diennakts. Stūma 2 lokomotīvus. Viena priekšā, otra aizmugurē. Un dragā diezgan arī 50. gados 160–180 km/h. Tātad jūs variet iedomāties, kā tas ir. Nu, jāizbrauc visa Padomju Savienība tā pa taisno. Nu, priekšā bija grandiozas upes, tikai pie vienas pakavēšos – Amura. Pirms Habarovskas tek varena upe Amura. Tilts pāri Amurai pie Habarovskas ir 5,5 kilometri. Un vēl tāds tilts ir zem Amura, kara laikiem domāt. Jā, tad, kad mēs tuvojamies Habarovskai, jau konduktori jau ziņo, Habarovs, nu, mēs jau visu ar čemodāniem, visu stāvam, un tagad visu mastas, tas viss dzelžas tie, nu, kad beigsies, kad pūt? Jā, šausmīgi plata, grandioza upe. Jā, neaizmirstami. Nu, bet pirms Habarovskas vēl ir Vorošila-Usurīska. Tā ir kara pilsēta, gandrīz pie miljons karavīru. Es domāju, ka viņi tagad arī dislocējās. Visa aviācija, kas aizsargā austrumus, atrodas Vorošila-Usurīskā. Vienu diennakti pabraucot ar vilcienu tālāk ir Vladivostoka un Klusais okeāns. Vladivostoka ir pasakaini skaista pilsēta. Līdz kreisā puse apmēram 800 metri. Tā kā klints nāks. Un pašā augšā restorāns Amur. Ja, Čiļuskins. Un tā kā paskatās, tas Klusais okeāns, viņš nemierīgs, tāds viļņus met. Bet pa labi, kāds 18 kilometrus aiz Vladivostokas ir atpūtas zona. Nu, es viņu salīdzinu gandrīz ar Rīgas jūrmalu. Ļoti skaistas. Tur ir savādāks, pavisam citādāks priedes apmēram tā kā Itālijas Pinijas. Tāds tur priedes un atpūtas visādi tur labierīcības un tā, un cilvēki atpūšas. Nu, tā, kas vēl? Sākot no Vorošila-Usurīskas, tālos austrumos ir subtropiskais klimats. Absolūti atšķirās no Sibīrijas vai Eiropas klimata.
teiksim, smidzina lietutiņš, bet nav ar ko elpot. Atģērbies, un pēc pusstundas tu vari sadegt, slims palikt. Ļoti spēcīgi ultravioletie stari. Tā kā tur saule nemaz nav vajadzīga. Un otrs, ka tur ir sopkas, tāda uzkalne. 200 metri, 300 metri. Un tā dzīve tur gar Kluso okeānu uz priekšu, tur uz Vorkutas pusi, uz Čukotkas pusi, uz Kamčatkas pusi. Tā arī saucas. Pirmā sopka, otrā sopka, 12. sopka. Iet trolejbusi, tur cilvēki dzīvo pie tā uzkalna. Bet starp uzkalniem var iekrist bezdibedī. Man tāds gadījums bija, ka es tagad atbraucu autobusu, jābrauc ātrāk projām, jā. Un tepat skaists rožu krūms. Es domāju, paņemšu uz viesnīcu, nolaucīšu tās rocītes. Un es šitā, kā? Tā līdz ausīm. Jūs saprotiet? Cilvēki tur nestaigā. Tas gadsimtiem veidojas trūda, bet trakākais bija, ka tagad, un es vienā spēlbiksītēs, es tagad izvilku to kāju ar lielām mokām, tur gandrīz bedri uztaisīju. Es skatos, šitā čūskulēna ar lielu galvu, un tāda tur tas viens no tiem uniformistiem ieraudzīja, saka, kungs ātrāk, tas ir indīgs. Šitāds, paliek atmiņā. Jā. Un varbūt mēs tagad atgriezties atpakaļ tur no tiem tālajiem austrumiem, pie tā, kā jūs atgriezāties atpakaļ uz Rīgu? Kā? Jā, pēc tiem cirka laikiem, kad jūs atgriežaties atpakaļ uz Latviju? Un kā turpinās darbs te? Apmēram pēc 7-8 gadiem es biju apbraucis visu Padomu Savienību. Kā visu? Visas lielās Sverdlovska. Teiksim, Sverdlovska bija Ričards Niksons atbraucis. Es biju Amerikas delegācijā. Džēza spēlē, tur amerikāņu korespondenti nokrituši uz grīdas, uz mugurām un paklausāties, kā sibirskī džāsi grāja, tur džēza orķestris spēlē. Tas ir grandiozas pilsētas, Omska. Starp citu, Omskā viens slavens akordienis Latvijas, tur arī tagad nomirts ir. Apbraucu visu Vidusāziju, Taškenta, Frunze, Andižāna, kungs. Esmu bijis Pamieru kalnos. Es esmu bijis Pamieru kalnos Kučkā. Kučka ir 9 kilometri virs jūras līmeņa. Es brīvdienu vienu pavadīju. Speciāli braucu, lai būtu tur tai visaugstākā vietā, kur grūti pat elpot. Tā. Bet brieda, ka man vairāk nevajag. Man vajag kaut ko patstāvīgu. Tagad 9. gadā, kad es strādāju, atbraucu atvaļinājumā un sarunāju VF kultūras pilī, ka es nākšu pie viņiem strādāt par orķestra vadītāju. Bet tad, kad es iesniedzu atlūgumu, man piedāvāja pasakainus darbus. Man piedāvāja Baletnaļdu SSR, kur 80 pasaules čempioni slidošanā. Tāds bija balets
pa muzikālās daļas vadītāju, orķestri man deva, varēja strādāt tur. Un es apsolīju, ka es aiziešu atvaļinājumā, atpūtīšos kādu mēnesi, un marta mēnesi es braukšu uz Tulu, viņi tur mēģināja. Un tad mums atklātos visa pasaule, braukt ar to baletnaļdu. Jā, bet man neļauj, man neatlaiž. Un beigās es iesniedzu augustā, septembrē strādā, oktobrā strādā, un novembra vidū, pēc oktobra svētkiem, beigās, es savā čemodānus un ierados Rīgā. Aizbraucu uz Vefu kultūras pili. Viņi saka, nu jā, no kur jūs bijāt? Mēs gaidījām un paņēmām Sildeks, atceries, komponists bija. Sildeks. Jā, nu tagad es aizēju, tie tur mēģinu, viņi saka, nu nāc, es iešu projām, es tā pagaidām. Es saku, nē, ja tu te strādā, tad strādā. Tagad man piedāvā Rīgā. Tai pašā pirmā skolā strādāt, kur Sidorov mācījās tajā laikā. Jā, es saku, nē, es Rīgā negribu. Jo atkal tā pati kompānija, jo es tur mēnesi padzīvoju. Tu zini, kā konjacīši, tur lacīši, nu tā vai atkal. Es saku, nē. Es aizgāju uz kultūras ministriju, man uzreiz piedāvāja Jelgavu. Jo Jelgavā tas Miezītis strādāja, kurš dibināja pirmo akordeonu klasi vispār Latvijā. Mēs kopā mācījāmies. Es saku, nē, Jelgava tā ir pati Rīga. Tad es atkal tai pašā sfērā būtu. Un toreiz bija Rubīna, katru daļu to grandiozu sievu bija. Te nu Liepājs ir, Vitmans. Šī aiziet pēc mirkli, nāc. Nu, kultūras ministrijā es ienāku, Vitmans man dod roku, kā tev sauc? Es saku, Aleksandrs. Nē, kā tev vispār sauc? Es saku, nu, man pa Saša, šis man paņem abas rokas. Saša, brauc uz Liepāju. Liepāja ir zelta pilsēta. Brauc. Un nākošā dienā es nopirku uz lidmašīnu bileti, to, ko es sākumā stāstīju. Un ierados Liepājā. Nu, vot tā. Tāds īsumā. Bet visinteresantākais tas, ka man faktiski, kā speciāla akordeonis, tikai bērnu skola. Es ar visādiem tituliem, es beidzu Krupskas muzikas teorijas universitātē. Tāda bija pirms Gņesina institūta. Jo tad, kad es sāku strādāt ar orķestri, vadītājs man saka, zini, ko draudziņ, tev vajag strādāt ar orķestri, tev vajag mēģināt ar pūtējiem, ar saksofonu grupu, ar trubām un ar visiem, un rakstīt vajadzēs. Nu, kaut ko es jau par džesu interesējos, bet es momentā Maskavā aizgāju un neklātienē iestājos teoretiskā nodaļā. Un neklātienē nomācījos 5,5 gadus, bet man bija ļoti kolosāli. Es vēl aizmirsu pateikt, ka tad, kad man pieņēma Maskavā, man iedeva viesnīca istabiņu. Pretī Kremlim ir viesnīca Bukareste, tad tai viesnīca man 10 gadus bija istaba, apmēram 12 kvadrātmetri, ar labierīcībām, kur neviens bez maniem nedrīkstēja ienākt. Un tad, kad es ielidoju vai iebraucu Maskavā, es aizveju viesnīcu, izkuļos,
nomazgājos, pasēž galvenos restorānos, lido tālāk. Nu, tā bija. Nu, un, protams, bija piedzīvojums, kad es saku, ka es 7:00 ielidoju Liepājā, un es pa Dubelšteina ielu gāju, un tad padomu, es biju Vladivostokā, es biju Pamīrā, un tagad Padomu Savienības gala punktā Liepājā esmu. Nu, Liepājā uzreiz man iebāz kopmītnē, bet kopmītne bija forši draugi. Kalniņš Aldis, Nelaikis, Deksnis, Tālivaldis, Ērgelnieks. Pēc tam ielika Imantu Kalniņu, mēs 5 cilvēki bijām, vēl buntinieks Krūziņš, tas arī miris. Atceries viņu, ja? Nu, tā iesākās mana dzīve. Tad es dabūju istabu Stenderielā, bet 3. dienā es jau spēlēju skolotāju namā ar Dreiži, ar Liepājas muziķiem, un sākās mana ne tikai skolas, jā. Un man, lai kaut kā izlīdzinātu to izglītību, es pieteicos uz 3. kursu muzikas vidusskolā. No decembra, tad 1,5 gada es mācījos muzikas vidusskolā, un jau pēdējā kursā es jau biju nodaļas vadītājs un iestājos Minskas muzikāla pedagoģiskā institūtā, kur 6,5 gadus neklātienu nomācījos. Un atkal veiksme. Liepāja Minska bija lidmašīna. Es 7 sēdos Liepājā lidmašīnā, 11 es biju Minskā, nokārto eksamenu, un 3:00 es sēdos lidmašīnā, un 7 jau biju Liepājā atpakaļ. Vot tā man aizgāja. Protams, es spēlēju kultūras namā, man bija orķestris uzreiz. 3. vai 4. dienā man kultūras namā jau bija orķestris, Spinga tur spēlēja, visi vecie. Tos, ko jaunie negribēja, tos man iedeva vecos. Es ar tiem uztaisu orķestri, bet mēs izkonkurējam tos ārā. Jo mēs šeikus, es no Maskavas kā savet visam brašos gabalu. Spēlējot šeikus, kultūras namam ielūsa 2. stāvs, jo dejas notika 2. stāvā. Aiztaisīja kultūras namu un man pārcēl uz Dofiem. Tas ir biedrības namā. Un biedrības namā es 12 gadus es deju orķestri vadīju. Visas ģenerālu pagonas, visas banķetes, viss slavenākos kādus. Viss. Saša, возьми akordionu. Nu, lūdzu, jā, akordionu. Vai orķestris tādā veidā es Liepā dabūju. Metalurgā es izveidoju džeza orķestri, ar kuru braucam pa visu Latviju, ieņemam pirmās vietas. Tur bija i metalurgieši, i no muzikas skolas skolotāji palīdzēja šatāt, ar varsakot. Tas eksistēja ļoti kolosāls orķestris bija. Nu, vot tā. Un, protams, no 70 kaut kāda gada es nodaļu vadītājs. Protams, te bija orķestris, ko vadīja Jeršovs. Es viņu izkonkurēju, jo man pavisam cits repertuārs bija. Mēs spēlējam Glenn Miller, mēs spēlējam džezu, mēs braucam uz visiem festivāliem un visur ieņemam pirmās vietas. Nu, tā bija. Un, protams, audzekņi arī. Es atceros, man bija pirmais audzeknis Sprogīts, iedeva tādiem pirkstiem. Es saku, ar draudzi, nu kā tu spēlē, nu kā tu... Es saku, nāc pie maniem uz mājām. Es
tur ir Senderijos, es attāktu. Tā nespēlēju. Nu, nepagāja mēnesis, es viņu izdarēju, aizbraucam uz Talsim un pirmā reiz Liepai atved pirmo vietu. Vikmans satnām. Saša, man patīk tavs darbs. Nu, protams, man ir bijuši izcili laucekļi. Nu, vecpuis Antra. Tu pazīsti vecpuis Antra? Pazīst gan. Kas tā bija pa katru? Brīnišķīga. Brīnišķīga audzekļi. Arī, starp citu, viņi negribēja nākt nemaz. Bet es paklausies, tu tāda meita, jā, nu, Līga, Rozentāla, Linda. Nu, ar mani jau tas stāsts ir tāds, ka es taču mācījos pie Dācis Priekulē, un tad, kad viņi gāja dekrētā, un es sapratu, ka viņi kaut kā iesaistītu, nu, lai jūs tad uz to prieku, un tad man bija tā, ka es aizbraucu pirmo reizi, es jau skolotāju ieraudzīju, man bija skaidrs, nē, es mūzikas skolā es nenocīšos. Nē, es taču tur nebraukšu. Jo es nezinu, kāpēc, nu, parasti ir tā labā komunikācija, man liekas, skolotāja sieviete, tas ir normāli, bet tur ir kaut kāds onkulis, man pie viņi ir jābrauc. Bet es atceros, ka es nezinu tagad, nu, tajā laikā, bet jūs bijāt tik ļoti interesants un skolotājiem, tad ir jābūt talantam, lai būtu par skolotāju. Lai interesētu. Es atceros tās savas stundas par tiem bezgalīgiem pošiem stāstiem no jūsu dzīves, par to, kā mīlēt instrumentu. Un tas stāsts par to, ka negribi spēlēt to, ko es tev uzdevu. Norāv vaļā jebkuru grāmatu spēlē, bet galvenais, lai ir process un lai pirksti kustās. Tajā brīdī likās tāds muļķības, bet šobrīd, kad es pats mācos, par skolotāju, no jums es tik daudz mācos un saviem audzēkņiem nododu. Bet saprot, kā bija, tur aizgāja dekretā. Un Glucis saka, nu Saša, es te biju noslogots, man orķestris, man dofos orķestris, metalogu orķestris, saprotu, un es vēl spēlēju kāzus, jo man naudu vajadzēs, tur Priekulē māju cēlu, saproties. Jā, nu saka, nu atnāc, nu kaut ko tur, lai tie bērni kaut ko jūt. Nu un paskaties, tu atnāc, Kristīne, Guntars, taču kolosāli. Un tagad, sākot ar Vaņoti, paskatiet Čužinskis. Čužinskis nekas nebija. Kad viņš atnāca, es saku, ja tu tā spēlēsi, tad ej projām. Un viņš diezgan valdonīgs bija. Es tā spēlēšu, es saku, tu pa ausim dabūsi. Jā. Un šo, nu, izcila tehnika. Viņš tāda, kā Sidorova, es pateikšu, viņi apstrādās viņu no visām pusēm. Šito vajadzēs izgriezt. Jā. Mēs viņu publiskosim. Nu, viņš tagad darbojas kaut kādā citā, un viņš jau skolē kaut kādu prēmiju ir atvēlējis. Jā, jaunajiem izpildītiem māksliniekiem. Nu, Ženja Pastukovs, Jerša Laudzeknis, saprot. Es taču viņu negribēju ņemt. Mamma, nu viņa ticīga, saprot. Viņa arī tagad tur kaut kur Vanciemā, tur Vancmazina, ko viņa dara, bet viņa tur, es pie viņiem speciāli aizgāju paskatīties, kā viņi tur dzīvo. Toreiz tie bērni šitā mazi bija, saprot, un Ženjička tas pie Jeršo tur častuškas spēlē, saproties. Es saku, es negribu, jūs samaitās visu to garšu. Es saku, не, мы хотим, чтобы он... Un Jeršovs šausmīgi apvainojās, jo viņš beidza pie Jeršova. Es viņu negribēju ņemt, es saku, это совершенно другой стиль. Bet viņš... Un tagad iekārtoja viņu konservatorijā Rīgā, šis atbrauc. Otrā kursa beigās, не буду учиться. Es saku, tu beidz, tu biji tās pa ausīm dabūs, tev jāmācās ir. Да, ну, вот у вас, если вы там будете, тогда я буду. Es saku, beidz, tev ir iespēja apmaiņā. Tu nerunā daudz, uzrakst iesniegumu apmaiņā ar tā laikā tas bija diezgan sarežģīti, lai uz Beļģiju vai Dāniju aizbraukt.
Es saku, tu klusiņam to darīju, es saku, ja vajag, es arī palīdzēšu. Un es aizbraucu uz Rīgu, mēs aizgājām mūsu kultūras ministri, es saku, perspektīvas audzeknis, visu varbūt varētu apmaiņu. Jā, nekādas problēmas. Un Ženiška aizbrauc, nobeidza tur, apprecēja vācieti un dzīvo pa Francijas dienvidiem. Jā. Nu, un tā. Nu jā, jums ir neskaitāms akordeonam oriģināla darbi, ir aranžīs, ir pārlikumi. Kāds bija tas iemesls, kāpēc pievērsās tāda akordeona repertuāra paplašināšanai? Es? Jā. Nu, dzīve piespieda. Es diezgan tāls no tā biju. Es mīlēju džezu mūziku, jā, tas man pat bija nepatikšanas ar čeku, jo es fotografēju pirmkārt, man bija sava šaika leika, saprot, mums atļauj 50 kg tādu kasti. Līdz visu laiku 10 gadus vagonos krūzītās kastes bagaža. Un man tur fotoaparāts ar visiem attīstītēm ar visu bija. Un lentes ar džezu. Sapcitu, Sibīrijā, tur tādi džezmeņi, tādi aizrāvās, jo tur netraucē. Mums te traucē, mēs Ameriku nevaram klausīties. Sibīrijā nekur tāds lietas nav. Teiksim, Vladivostokā, tur Ameriku klausies, все отkrita. Saprotiet? Jā. Un tagad pēkšņi viena jaukā dienā atskrien man, saka, slušam, tu ieši uz lomam. Izrādās čeka, meklēju, ko es tur fotografēju, ko es tur krāju. Man džese ierakstu fotografijas pa visu Padomu Savienību. Saprot, tāds situācija. Bet tā, ka es atnācu ar Lilipūtiem, džeza orķestras. Bet viņi ar tur spēlēja visu pumpu, tādus. Es saku, vadītājam, šis tāds tagad ļoti bodē itāļu gabali. Es saku, stielēju, mums 2 solisti ļoti labi, Liliputi, bet skanīgi, skaisti dziedāja. Es uztaisīju, un viņš vienmēr, tā kā izrādes sākās, vadītājs stāvēja pretējā pusi un novēroja, kā mēs uzstājāmies, un ja kaut kas nav labi, viņš tagad pēc izrādes atnāk, tur tā numurā, tur vajag piestrādāt rīt, izdarīt tā, lai tas nebūtu. Var sakot, kontrole bija vajadzīga, viņš bija mākslinieckais vadītājs. Jā. Un tā es iesāku, un es sapratu, ka man trūkst izglītība, es uzreiz iestājos neklātienē Krupskas universitātē un teoriju apgrābstīju, ko man vajadzēja instrumentācijā. Un sāk aranžēt, un bija tā, ka vakarā pēc izrādes šis atnāk, tu dzirdēji? Крievu gabalus tur dzied. Ты слышал этот вещь? Es saku, jā, dzirdēju. Завтра сделай. Сразу. Jā. Es tagad skrienu, kam ir ieraksts magnetofonā. Paņem magnetofonā un gandrīz visu nakti viesnīcā sēžu vai aizskrienu uz cirku un sēžu līdz rītam, uzrakstu partijas, bet tur 6 saksofoni, 4 trompetes, 3 bazūnas, ritma grupa, saprotu, veselu kaudzi jāuzraksta, un 10 jau es mēģinu. Un vadītājs, molagēt. Un man prēmijas, es varu parādīt, man veselu kaudzi, ko man maksāja ārpus algas visās prēmijas, katru ceturksni. Kā, teiksim, cirks Savienības mēroga izpildu, tā man tur 250, 300. Pa labu darbu. Tā tas ir. Vot tā.
Un starp citu, metalurga džeza orķestris, tur strādnieki. Lielākā daļa jau miruši. Man lēnieks, Visvalds, viņš bija galdnieks. Bet saprot, es viņu es savā laikā mācījos saksofonu. Speciāli, lai varētu labāk ar saksofonu grupu. Ar pūtējiem, kur jāpaņem, kā tas jāizdara. Es to mācījos, saprot. Iemācīju viņam tenoru, kā viņš spēlē tenoru, saprot. Viņš man galvenais, tie ar Pāvils ar koncertas izglītību, jeb Dreizes. Viņš sliktāk par to Visvaldi spēlēja, saprot, saksofonu. Tā kā, protams, darbs ir jādara. Bez darba nekas nav. Pirmām kārtām ir jābūt milzīgai mīlestībai pret mūziku un vēlmei. Tagad es arī ļoti daudz rakstu, teiksim, trio. Vispār vajadzētu izdot, saprot. Es pašreiz esmu sakrājis tādu čupiņu ar latviešu visādiem apdariem trio. Vajadzētu izdot. Tā. Kungs, es pat uzliekam multiņas. Pilna kamera. Izdzies tur kaut ko. Kaut ko jau droši vien pagriezīs. Dažas minūtes vēl manī kamerā palikuši. Nē, tas turpinājums mums uz priekšu ir, ziniet, skolotāji tāds, ka šis mums būs kā metodiskais materiāls, ticiet, vai ne, par jums arī instruments spēles vēsturēs māca, kā par vienu no spilgtākiem latviešu akordeonu spēles skolotājiem, meistariem un visādi savādāk. Un tad esot tāda viena maza kaut kāda grāmatiņa, kur par jums esot viena lapiņa informācijas. Samanta to pašu stāstīja, un es domāju, ka tas ir mūsu Liepājnieku tāds vērts pienākums tomēr par jums pastāstīt vairāk nekā mums vispār tas ir zināms un saglabāt vēsturē. Un šis te tā būs sagatavots kā tāds skaists metodiskais materiāls, un tas ar šo viss nebūs beidzies. Būs vēl viena tikšanās, es ceru, ka jūs būsiet gatavs vēlreiz tikties, bet būs ar to, ka mēs būsim divatā šeit un pieslēgsies Zoom tiešais te, tā kā plašāk visa Latvijas publika, kas gribēs. Un tad mums būs tāda tiešsaistes saruna, uzskatoties šo te, es ceru, ka tā ir tikai viena maza daļa no visas tās jūsu dzīves, no visas tā piedzīvojuma. To visu nevar izstāstīt. Tagad jau moda Liepiņš uzrakstīja grāmatu, bet Liepiņš ir izaudzis manu acu priekšā. Liepiņa tēvs man tuvākais cilvēks Liepājā. Faktiski pirmais mūzikas, ar ko es sapratos, ar kuru mēs džezu klausījāmies, un līdz nāvei viņš man bija tuvākais draugs. Es pie viņa mājās nācu, bet Liepiņš, šitāds. Tagad liels utrinieks, saproties. Tur ir diezgan, es tā pavārstīju to grāmatu, paskatījos, daudz pufels. Ja Pavīkols. Pavīkols manā laikā atnāca, es nodaļu vadītājs biju, kad viņš atnāca, tas strinšķināt. Jā. Nekas viņš nebija. Tagad viņš stēlo gandrīz mācīt kungu. Viņš vēl joprojām šobrīd arī strādā Priekulē muzikas skolā, bijām mēs darba kolēģi vien brīdi. Šis mums būs tāds starta materiāls. Paldies, skolotāji, ka jūs tā atļāvāt ieskatīties savā dzīvē, kas es saprotu, ka tur ir tik daudz piedzīvojumu un stāstu. Un es domāju, ka cilvēkiem būs interesi iesākumā iepazīt jūs ar caur šo materiālu. Es domāju, ka pēc tam, kad mēs tiksimies ar visiem interesantiem, varbūt tie tiešsaistē, kur būs vēl iespēja uzdot jums 101 jautājumu, ja vien jūs būsiet gatavs paturpināt šo sarunu. Jūs saprotiet, es saku, Krievija ir neizmērojami plaša. Pat man grūti izteikt tos 10 gadus, ko es esmu piedzīvojis. Kaut vai tāds mazs moments Arhanģelska. Tātad tie ir ziemeti. Arhanģelska garām tek Dvina. Drausmi, plata, purvaina tāda upe.
Tilta, man liekas, ka arī tagad nav. Pilsēta ir pie jūras, bet vilcieni pienāk, man fotogrāfijas ir. 50. 60. gados viss no dēļiem bija. Pie tam pašā Arhanģelska asfaltētais ceļš tikai ir pie apkoma, pie partijas komitejas. Pārējais viss no baļķiem. Ielas viss no dēļiem noklāts. Kas tur ir? Jūs saprotat, es tagad atceros, es skrienu garām partijas komiteju. Uzreiz tā kā sūdi, fontāns, saprotiet, no asfalta. Asfalts tas pavisam malām lec, saprotiet. Tur ir tie geizeri. Tur nemaz ielas nevar taisīt, saprotu. Tāpēc tur no baļķiem. Viss salikti, baļķi, mašīnas brauc pa baļķiem, cilvēki pa dēļiem skrien, tie dēļi, nagls ir ārā, vienam uzspiež, tas gandrīz papīrs sit. Vot šitā, saprot, vot Arhanģelska. Bet pa kreisi neaizsalstoša Murmanska, saprot, kara pilsēta. Tur gandrīz tikai karavīri, tikai jūrnieki. Nu, Arhanģelska ir tā. Bet tur arī, ja tā parunāt, saprot, viss tas ļoti aizraujoši, ļoti interesanti. Tad vēl Arhanģelska no maija beigām līdz oktobrim nav nakts. Severnai Sijanija. Tātad 24 stundas ir diena. Tikai saulīt nespīd. Cilvēks staigā gar ledus okeānu, pastaigājās viss. Mēs atbraucam, administrators, tas tāds mums ļoti žiperīgs, tas momentā, bet atbraucam jau pa nakti. Šis aizskrēja uz centru, atskrēja, un viņš stostīja. Дурацкий город, ни один магазин не работает. Tas viens saka, nu что ты, ночью магазины не работают. Jā, nu, arvien sakot, tas, kas nav pieradus, bet ar oktobra mēnesi sākās drūmākais laiks. Visu laiku elektrība un tumsa. Dienu un nakti tumsa un migla tāda, saprotat, trausmīgi. Bet cilvēki dzīvo. Ja. Un viņam savu sēšanas parašas, viņam savu tradīcijas. Nu, kaut vai es vienmēr atceros, saprotu. Arhanģelska nevarēja dabūt krējumu. Bet man kaut kas no tām barībām, ko es tur ēdu, zivs. Zupa no zivīm, kotlets no zivīm, triskā tāda, un man sagāja grīste vēders, saproties, un es tagad, un ēst mūs izkārtoja partijas apkomu, partijas komiteja ēdnīcā. Tad tur deva pa 50, pa 100 gramu krējumu. Es tagad laimīgs paprasu, saku, iedot man mājās 100 gramu krējumu. Jā, varbūt, jā. Es tagad atnesu to krējumu, bet katru vakaru, kad es nāku no darba, tas ar 11:30 naktī, pēc izrādes. Saimnieks sēž ar spirtu, tur snabi nedzer, tur veikalos spirts. No šitāds, 3 litru, šitāds, ieeja spirts, snaps. Vodki nav, tikai spirts. Jā, šis sēž ar spirta pudeli un sēnes. Es tagad atnāku, es saku, es tulītās uztaisīšu sēnītes, laimīgs krējums, saprot, tagad sagriez sīpolu, ieliek krējumu, uzliek uz galda. Šis испортил грибы. Še nav ar krējumu ēduši. Saprot, что
что ты дотворил? Ты испортил грибы. Ну вот так. Katram savs. Jā. Nu, tāda savs.